Jā, es esmu pilnīgi pārliecināta un droša, ka visa Latvija svin šos svētkus, jo svētki gal galā nav tikai dalībniekiem. Un katrā ģimenē ir kāds tuvāks vai tālāks, kam vienkārši just līdzi. Un es domāju, tas ir komandas darbs. Viens ir just līdzi, otrs ir sakuldināt tērpus, iedot līdzi tos čipsus, cepumus, zeķes, visu pārējo. Un vakardien jau noteikti, ka pirmos svētku brīžus mēs izbaudījām kopā ar skatuviskās dejas uzvedumu Viedvasara. Reini Mošniekam bija tā iespēja izbaudīt ģimenisku pirms koncerta rītu. Kā tad tas īsti ir gatavoties savam svētku izgājienam? Viņš to darīja Babītas vidusskolas tautsdeju kolektīvu Biza dejotājas Izabeles Lipskas pavadībā. Jā, es varu iztēloties, ka tieši tā izskatījās rīts arī pārējiem vairāk kā 3000 dalībnieku ģimenēm. Un gal galā viņiem savi lolojumi jāpalaiž tur deju laukumā, lai bērni un jaunieši varētu kārtīgi izbaudīt svētkus pēc pilnas programmas. Puiši caprītēs, pasties meitenes lentītēm. Es atreizēju, ka mums. Jā. Viss. Un neko neaizmirst? Nē. Es nekārtoju somu. Paši, ka mamma viss izdara, ne? Jā. Celsies arī? Nu, kausim ārā, iesim taisīt. Vajag drēbīt būs. Nē, atdod. Ačuk. Tagad stop, man Biza rokā, Eme palīdzi man. Tā, elpā. Attais lūdzu. Piedzīvo. Vismaz reiz dzīvē tas ir jāpiedzīvo. Viņi augs, varbūt intereses mainīsies, varbūt paliks, bet vismaz reiz dzīvē viņi tur būs bijuši, redzējuši, cik forši tā kopības sajūta, un ka būs sadziedāšanās un dejas klāt. Ikreiz, katru reizi tajā noslēgumā, man viņi bijuši 4 sanāk, tā, vienkārši tirpiņas skrien, tas skaistums, tā varenība, ļoti, ļoti forši. Un tie ir latviešu svētki. Ir forši, ka mēs varam būt daļa no viņiem. Svētītu, amen, labāk. Tātad vēlreiz frizūra ir, matas apkūst laku ir, matas prādas un matu gumijas rezervē ir, laka ir, ķemme ir, sasprāžamās adatas ir, jā. Braucam mēģinājām tērpus, baltais tēkraklis ir somā. Šī ir mana pirmā reize, kad mani filmē, un es to esmu gaidījusi daudz, jo man ļoti patīk, man ļoti gribas to, lai mani filmē, bet vakar, tā kā es filmēju tur uz vietas, es nofilmēju citu grupu. Nē, esmu dusmīga, bet es gribēju, lai mūs nofilmē. Un šodien Biza būs populāra. Jā. Koncerts, jā? Sākam ar mēģinājumu. Visi 3, 4, sākam Bizē? Jā. 3, 4. Šis kopumā kaut kāda tāda nostalģiska sajūta atpakaļ radīja, jo pašiem arī mums ir sanācis piedalīties gan daudzos svētkos. Jauku sajūtu.